Mums šodien bija operācija, kas ir kaut kādā ziņā diezgan standarta operācija, bet te pašā laikā diezgan reta situācija, un tas ir iemesls, kādēļ es gribu pastāstīt par šo problēmu, kas gadījās šim konkrētajam pacientam. Kas ir tās situācijas, kad ir nepieciešams izmantot galvaskausa implantu, jeb sintētisku galvaskausa seggabalu, lai aiztaisītu atveri galvaskausā pēc tā saucamās trepanācijas, jeb pēc operācijas, kad ir atvērts galvaskauss. Standarta situācijās, kad tiek izdarīta operācija, tātad, lai iegūtu pieeju kaut kādai problēmai, kas atrodas galvaskausa iekšpusē, tātad vai tas ir audzējs vai asins izplūdums vai kāda cita problēma, tātad ir jāveic trepanācija. Trepanācija ir atveres izveidošana galvaskausā. Tātad atkarībā no nepieciešamības šī atvere varbūt vienā vai citā vietā, viņa var būt lielāka vai mazāk liela. Bet kas ir svarīgi šajā gadījumā, ka ārsti izzāģē galvaskausā lodziņu, kur to kauliņu izņem ārā, lai iegūtu iespēju iekļūt iekšā galvaskausā un atrisināt to problēmu, kas tur galvaskausā iekšā ir. Tad, kad šī problēma ir atrisināta, tad šis galvaskausa seggabals ir jāieliek vietā, ko visbiežāk arī dara. Un šo galvaskausa seggabalu paša pacienta kaulu ievieto iekšā galvaskausā, piefiksē vai nu ar titāna kniedēm vai ar mazām titāna plāksnītēm, tas vairs nav būtiski, bet svarīgi ir tas, ka viņš tiek ielikts turpat vietā un piefiksēts tādā veidā, saglabājot galvaskausa veselumu. Ar laiku šis galvaskausa kauls saug, sarumbējas un ieaug iekšā atpakaļ galvaskausā. Tas gan ir diezgan ilgs process, pāris gadu laikā, bet pacientam par to nav jāuztraucās, jo šīs metāla klemmes, titāna klemmes, ar ko viņš ir nostiprināts vai plāksnīts, nodrošina to, ka tas galvaskauss mehāniski ir kā vienots vesels un turās kopā. Taču ir situācijas, kad šis galvaskausa seggabals ir tomēr jāņem ārā vai viņu nav iespējams atlikt atpakaļ. Tātad ir situācijas, kad operācijas laikā ir milzīga smadzeņu tūska, tad, kad smadzenes spiežas ārpus galvaskausa un šo kaula seggabalu nav iespējams uzlikt atpakaļ operācijas laikā. Tad šis kaula seggabals ir vai nu jāsaglabā sterilā veidā, lai viņu ieliktu vēlākā etapā iekšā, kad šī tūska būs mazinājusies, vai nu viņu jāmet ārā un jāplāno operācija, kuras laikā tiks likts sintētisks implants, šī galvaskausa defekta slēgšanai. Un otra situācija ir tad, kad šis galvaskausa fragments sastruto, pat cik viņš ir izzāģēts pilnībā un nav saistīts ar asinsriti, tur iekļūst infekcija, viņš faktiski uzvedās kā tāds svešķermenis un infekcija tīri labi patīk tur dzīvot un bez kaula seggabala izņemšanas šo infekciju nevar izārstēt. Un tas ir biežākais iemesls, tātad cilvēkam pēc operācijas ir ielikts atpakaļ viņa paša kauls. Diemžēl operācijas brūcē izveidojas infekcija, viņa sastruto, un tad ir jātaisa atkārtot operāciju, kuras laikā ir jāizņem esošais galvaskausa fragments un jāatstāja tā vieta faktiski tukša, lai varētu izārstēt infekciju. Tad, kad ir infekcija izārstēta, brūce ir sadzījusi, tīra, tad paceļās jautājums par nākamo operācijas etapu, kad šī galvaskausa defekta vietā ielikt sintētisku implantu, kas aiztaisa šo galvaskausa defektu. Tātad ir daudz un dažādi implanti, ir tādi, kurus ārsts var izveidot kā no plastilīna operācijas laikā un piemērot, un viņš sacietē. Ir tādi, kurus var pasūtīt iepriekš jau gatavus, izgatavo rūpnīciski tieši konkrētam pacientam jau individuāli piemērotu, un operācijas laikā viņš ir tikai jāieliek un jāiestiprina. Ir daudz un dažādi. Tā nav būtiska lieta, kādu ir liek iekšā, bet būtiskais ir tas, ka šo galvaskausa defektu slēdz ar sintētisku implantu, kas jau ir nākamās operācijas laikā. Tātad šie ir tie gadījumi un šīs situācijas, kad ir nepieciešams veikt kaut kādu galvaskausa tā saucamo plastiku, izmantojot sintētisku implantu vai kaula aizvietotāju. Ceru, ka jums patīk šis video, spiediet laiku, komentējiet, rakstiet savus ierosinājumus priekš citiem video, kurus jūs gribētu, lai mēs uzfilmējam. Paldies!